Sveicināti liekas raidījumam skats no Ventspils notikumu cilvēku viedokļi. Studijā Anna Geigera. Nesen notikusi avārija uz Ventspils šosejas likusi no jauna izvērtēt bērnu pārvadājumu organizēšanas jautājumu. Lai pārskatītu un pilnveidotu šo kārtību, Ventspils pašvaldība ir izveidojusi īpašu darba grupu. Vairāk sižetā. Traģiskā avārija uz Ventspils šosejas, kurā dzīvību zaudēja 2 talantīgi ventspilnieki, tostarp bērns, satricināja visu pilsētu. Lai izvērtētu notikušā cēloņus un uzlabotu skolēnu pārvadājumu drošību, Ventspils pašvaldība izveidoja darba grupu. Pagājušajā gadā mēs ļoti detalizēti apspriedām jautājumu par to, vai izglītības pārvaldē ir jāsniedz šie transporta pakalpojumi, jo viņiem bija arī autobusi pašiem, kā jūs atceraties, ilgus gadus. Mēs toreiz pieņemam lēmumu, un no 1. februāra pagājušā gada arī tas tika realizēts, ka izglītības pārvalde nav tā, kas to dara. Viņiem jāmāca bērni, nevis jātransportē, un Ventspils reiz to veids jau no pagājušā gada sākuma. Darba grupas uzdevums ir izvērtēt kārtību, kādā tiek organizēta pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņu pārvadājumi, lai nodrošinātu maksimālu drošību un efektivitāti. Izglītības pārvalde un sporta skolas pārs izmanto mūsu komercsabiedrības Ventspils reizes pakalpojums skolēnu pārvadāšanai, ja? Jo jau gadu ir noslēdzies iepirkums, un Ventspils reizes šos uzvarēja šajā iepirkumā, un Ventspils reizes arī sniedz šos pakalpojumus. Bet, tā kā es teicu, piemēram, kultūras centrs ir veicis savu cenu aptauju un izvēlējies savu komersantu, kam tiek pasūtīti veikt šos pārvadājumus. Un tāpēc mūsu mērķis ir tomēr pārunāt šo jautājumu, ka nevienmēr šī zemākā cena ir drošākais pārvadājuma veids. Pašvaldības ieskatā drošība ir pats galvenais kritērijs. Protams, kad arī cenā ir ļoti liela nozīme, bet tomēr pirmā vietā ir bērnu drošība. Un par to mēs arī runāsim, ka tomēr varbūt iespējams ir jāveido arī iepirkums arī kultūras centram un mūzikas skolā, ja ir nepieciešami veikt tādi pārvadājumi, ka tomēr ir jāpaļaujās uz profesionāliem pārvadātājiem, kam ir arī atbilstoša uzraudzība. Tad šoferi pirms reisa tiek apskatīti, viņiem tiek veikts pārbaudes medicīniskās, tā skaitā arī tehnika tiek visu laiku uzraudzīta. Darba grupu vada Ventspils pašvaldības izpilddirektors Aldis Ābele, un tajā iesaistīti pašvaldības speciālisti, kas pārstāv izglītības, kultūras, juridiskās un administratīvas jomas. Pēc izvērtējuma veikšanas un ieteikumu sagatavošanas darba grupa iesniegs secinājumus Ventspils valstspilsētas domes priekšsēdētājiem. Iegūms no komisijas darba būs šīs rekomendācijas, kā tālāk pašvaldībai rīkoties un kā mums būtu jāvadās, lai tādas nelaimes nenotiktu turpmāk. Šī problēma nav tikai mūsu pilsētā. Cik mums ir zināms, līdzīga situācija faktiski ir visā valstī. Vecāki uz šādiem pasākumiem bieži vien vienojas. Viens vecāks, viņa transporta līdzeklī ir vairāki bērni, kurš par to atbild, vai tas kaut kādā veidā tiek noformēts juridiski. Kamēr viss ir labi, kā mēs to saprotam. Bet šī traģēdija, diemžēl, mums liek to visu vēlreiz pārvērtēt. Pašvaldība šobrīd sniedz visu iespējamo atbalstu 10. janvārī uz Ventspils šosejas notikušās avārijas cietušajiem un viņu tuviniekiem. Savukārt Ventspils kultūras centra direktors Māris Valtenbergs ir pieņēmis lēmumu uz nenoteiktu laiku pārtraukt visu amatieru mākslas kolektīvu izbraukums ārpus Ventspils, līdz tiks pabeigta notikušā izvērtēšana un pieņemti nepieciešamie lēmumi. Ventspils pašvaldība noraidījusi opozīcijas deputātu inicēto ideju par sarkanarmijas komandiera Zlēku pagasta dzimuša Jāņa Fabriciusa pieminekļa nojaukšanu. Tā vietā sabiedrība tiek informēta, ka pat noslēdzies ideju konkurss jaunai piemiņas vietai pirmajam latviešu tautas kara flotes admirālim Teodoram Spādem, kas dzimis Ventspilī un ir bijis īsts Latvijas patriots.
Vietnē manabalss.lv līdz šodienai savāktas 1081 balss ar iniciatīvu novākt vai pārvietot Ventspils novadā dzimušā sarkanarmijas komisāra Jāņa Fabriciusa pieminekli. Tomēr ar to ir par maz, lai diskutablais jautājums tiktu atrisināts. Šodien, 15. janvārī, Ventspils vecpilsētas centrā joprojām atrodas piemineklis sarkanarmijas komisāram Jānim Fabriciusam. Ventspils pilsētas vadība nolēmusi šo pieminekli pagaidām nenojaukt. Tā vietā tiek piedāvāta alternatīva, tepat netālu uzbūvēt jaunu piemiņas vietu vēl kādai vēsturē nozīmīgai personībai. Šis piemineklis nav iekļauts Nacionālās kultūras pārvaldes demontējumu objektu sarakstā kā vieta, kas slavina padomju režīmu, tāpēc kultūras ministrija šo jautājumu atstājusi pašvaldības ziņā. Ventspils domas sēdē opozīcijas deputātu mēģinājums situāciju ar akmenī kalto boļševiku vadoni mainīt joprojām nav vainagojies rezultātiem. Ventspils pilsētas vadība apliecināja, ka šajā deputātu sasaukumā nekādas pārmaiņas nenotiks. Šajā gadījumā domas pozīcija nepaudīs savu viedokli ātrāk, kamēr nebūs uzzinājusi vecpilnieka viedokli. Kā to varētu uzzināt? Ar aptauju. Tā tiks veikta? Mēs plānojam tādu veikt, bet mums jāvienojas par jautājumu. Neapšaubām, ka ir jāskaidro un ir jāpievieno skaidrojošs teksts pie pieminekļa, lai cilvēkiem ir saprotams, kas tas piemineklis ir, kāpēc viņš tur ir. Pie tām ir arī praktiskā puse, kā jau es to minēju, ka tas maksā pietiekoši lielu summu. Ir apmēram aprēķināts, cik tas maksā? Vismaz ar visu skvēra sakārtošanu pēc tam apmēram 40 000. Tomēr līdz šim brīdim nekāda aptauja nav tikusi organizēta. Pie pieminekļa nav arī skaidrojoša plāksnīte par granītā kaltās personas nopelniem. Tikmēr rakstniece un publiciste Laimdota Sēle jau vairāk kārt ir aicinājusi ventspilniekus izvērtēt, vai Jāņa Fabricius vietā nav pienācis laiks piemiņas vietas izveidot, piemēram, pasaules slavenai operas divai Alīdai Vānei, pirmajam Latvijas Lutrāņu baznīcas arhibīskapam Teodoram Grīnbergam, gleznotājam Jānim Ferdinandam Tīdemanim, nesautīgai ārstei Marijai Pūrniecei un citām īpašām personībām. Es nedomāju, ka Fabricius stāvot kaut kāda vērtība, kas ir jāpārvērtē. Viņš nekad nav Latvijai bijis nekāda vērtība, līdz ar to viņš arī nav jāpārvērtē. Ir vienkārši jāpārvērtē mūsu ventspilnieku attieksmi pret to, ko tad mēs savā pilsētā godinām. Vienkārši jāpadomā galvu, kas tad ir mūsējais, kas tad ir tie, kas mums ir darījuši labu, un kas ir tie, kas mums ir darījuši tikai sliktu, un kas nevar būt mūsējie. Un Fabricius nav mūsējie. Ventspils pašvaldība šogad sola izvietot jaunu vides objektu. Tas būs veltīts pirmajam latviešu tautības kara flotes admirālim vēsturē, ventspilniekam Teodoram Spādem. Tikko noslēdzies ideja konkurss, tas pat tika rīkots 2 reizes, līdz atrastu labākā versija. Šis jau ir otrais par šo tēmu, jo pirmā konkursa rezultāti, varētu teikt, mūs neapmierināja. Neapmierināja tēlnieku pienesums, un arī mēs redzējām, ka mēs neesam izvērtējuši pietiekoši daudzpusīgu vietu, kurai mēs paredzējām iepriekšējo novietni. Tas bija stāvlaukuma malā pie jūras vārtiem. Ja? Un tad mēs nolēmām arī mainīt vietu, un arī šis bija veiksmīgs. Tajā nozīmē, ka gan pirmajā, gan otrajā bija daudz piedāvājumu. Šeit bija 14 piedāvājumi, labi piedāvājumi. Un faktiski tas būs tagad tāds brīnišķīgs vides objekts, ja, ostas promenādes sākumā, arī ar skatu uz ostu, ar skatu uz jūru. Teodors Spāde komandēja Latvijas jūras spēku eskadru pirms 2. pasaules kara. Radošā komanda no arhitektu biroja Arhis un tēlnieks Kristaps Gulbis savu koncepciju nosaukuši veltījums zēnam, kurš nebaidījās sapņot, kas ir cieņas apliecinājums izcilam cilvēkam un darbīgam, mērķtiecīgam Latvijas valsts patriotam. Un kopumā viņiem ir izdevies radīt stāstu, ko mēs gribējām. Stāstu par mazo cilvēku, kur šeit izauga, sapņoja par lielām jūrām, ar mazām laiviņām, un viņš visu to sasniedza, un tā doma ir, ka vajag ļoti gribēt, un sapnis piepildīsies. Piemiņas vietu Ventspils ostas promenādē plānots iekārtot un darbus pabeigt 2026. gada pavasarī.
Lai pilnveidotu pakalpojumu kvalitāti, slimnīca aicina pacientus, kuriem ir pieredze izmantot ēdināšanas pakalpojumus Ventspils slimnīcā, izteikt viedokli un priekšlikumus par ēdienu veidu, garšu, kvalitāti, daudzveidību un citiem aspektiem. Sadarbībā ar ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju atbildes ļaus pilnveidot ēdienkarte Ventspils slimnīcā. Aptauja pieejama slimnīcas mājaslapā. Tas šodienai viss, es jums atvedos, tiksimies rīt 5:30 vakarā kanālā RTV. Nepalaidiet garām spilgtāko autordziesmu žanra notikumu Baltijā 22. startautisko bardu sajietu Tatjanas diena Ventspilī. Festivālā piedalīsies autordziesmu izpildītāji no 8 valstīm. Ieskaņu koncerts Atceries par mani notiks Pārvents bibliotēkā 24. janvārī 7:00 vakarā. Galvenais festivāla notikums Galā koncerts notiks Koncertzālē Latvija sestdien 25. janvārī 4:00. Draugi satiekās atkal! Ventspilī ir atcelta ikgadējā mājas dzīvnieku turēšanas nodeva, tāpēc Ventspils komunālā pārvaldē lūdz neveikt maksājumu par 2025. gadu. Jau 2023. gadā Ventspils dome apstiprināja jaunus pilsētas saistošos noteikumus mājas dzīvniekiem, un jau 2 gadus dzīvnieku turēšanas nodeva ir atcelta. Tomēr arī šogad Ventspils komunālā pārvalde joprojām saņem pārskaitījumus un ir jāveic papildu darbs, lai nodevu atgrieztu atpakaļ. Tāpēc Ventspils komunālā pārvalde lūdz neveikt atceltos maksājumus.